Sveiki! Te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības sarunu daļa. Sveika, Vita! Sveika, Katrīna! Kā tev ir ar radošumu savā ikdienā? Šobrīd es teiktu ļoti labi. Esmu priecīga par to, ka tas radošums ir manā ikdienā un ka es veltu tam laiku. Un es redzu arī, cik ļoti tas dod man kaut kādu līdzsvaru ikdienā. Jā, un tev ir vairāk tā zīmēšanas puse, vai tu kaut ko radi ar rokām? Dažādi. Radošums, viņš manā ikdienā, es teiktu, tik klātesošs tā kā katru dienu. Jo es to redzu kā tādu veidu, kā vispār pasaulē būt. Ja caur tādu radošo kā kādas mākslas, piemēram, ja, tad jā, es eju gleznot uz studiju pie mākslinieces, kas man ir tāda ārējā motivācija, kad ir fiksēts laiks, ka tu tam esi un tu netirgojies ar sevi. Vai man šodien ir laiks vai nav? Es zinu, ka man ir tās 2 stundas nedēļā, kad es eju un radu un iegrimstu tajā un nedomāju par neko citu. Tas ir tāds rotaļīgums, tāds tiešām meditatīvs stāvoklis. Tu vari jaukt toņus, skatīties detaļas, nianses un baudīt to radīšanu. Jā, tu tā kā apzināti ieplāno to radošumu savā nedēļā. Jā, ar tādu brīvu pieeju. Kad man būs noskaņojums un tāda kaut kāda, tas nestrādā. Man konkrēti, kā daudz bērnu māmiņai, darbi, visas citas lietas, un izdalīt tam laiku tādā spontanitātē man nestrādā. Man strādā radīt ieradumu, saplānot, darīt un tā. Un otrs radošums, kas manā dzīvē ienāca janvārī, šī gada, kad es pieņēmu lēmumu, ka es gribu kaut kā atrast atpakaļ ceļu pie latviskuma, pie folkloras, pie tāda spēka, ko dot mūsu saknes, un es izvēlējos apgūt koklu spēli. Man nav nekāda mūzikas izglītība, es neko nesapratu no notīm, bet man bija ideja apakšā daudz gadu garumā, un tas, teiksim, caur tādu ritmu ļāva pieslēgties un mācīties. Jā. Kā ir ar koklas instrumentu? Ļoti interesanti, jo man kā mākslas terapeitam, protams, ir arī bijis pieredze šo mūzikas terapiju, esot kādās grupās vai savā darbā integrējot, un pašam to piedzīvot, ka tu ieliec to instrumentu sev klēpī, ka tās stīgas vibrē, ka tu lai to skaņu noti pār notī, un ļoti var just, kā ķermenis tā kā miedarbojas ar to. Tajā radošajā procesā kaut kas notiek. Tu vari sevi uzlādēt ar to, tu vari sevi nomierināt, tu vari sazemēties, tu vari atkal kļūst tāds ļoti ēterīgs atkarībā no tā, kādu to melodiju, kāda ir tā tēma tajā sesijā. Un es to priekš sevis definēju kā, teiksim, ja mākslas terapijā mēs skatāmies, ka ir mākslas terapija, kur ir šis terapeits klātešošs, tad tādas radošās pieredzes, viņas var būt kā terapeitiskā māksla. Kad tu pamatā dari to radošumu, un viņam uz tevi ir šis terapeitiskais efekts. Jā, man tā arī ir ar tiem saviem radošiem mirkļiem. Jā, tas tā kā... Un to var sajust tikai pēc tam. Bet tad, tā kā tu saki, tas jau ir skaisti, ja tu vari ieplānot to laiku. Bet ja tas nāk tā dabīgi, tas arī ir skaisti, bet tas varbūt nenotiks tik bieži. Un tad, un tad tur ir tā terapeitiskā sajūta, ka tu esi tā kā atbrīvojies, iegūst tāds kaut kādu rotaļīgumu, brīvību. Zini, kā man liekas tam radošumam, jebkādam, tomēr citreiz mums sanāk tā spontāni un negaidīju. Bet no otras puses, manuprāt, ka ļoti svarīgi ir dabūt kaut kādu to meistarības bāzi vismaz. Jā, protams. Jā, lai tu vari jau to baudīt. Man tagad tieši ir tāds dzīves posms, kad es jūtu, kad
atnāks tā mana radošā prakse. Es noskatīju, piemēram, šajā sestdienā arī tur tāda bija meistarklase, kur varēja glaznot tādu svēto bildi, bet nu katram savu. Un man tas ļoti uzrunāja, jo man ļoti patīk tā kā arī tā garīgais piestiens un arī tā glaznošana. Man liekas, tas ļoti skaisti varētu būt, bet es izvērtēju savus apstākļus, tā kā līdzīgi saka, ka tu esi 3 bērnu mamma, tā es izvērtēju savus apstākļus un arī to savu ikdienas to skrējienu un sapratu, labi, šodien es to varētu, bet es ļoti daudz paņemtu no visiem apkārtējiem un sapratu, to es nevēlos, bet es to tā kā atķeksēju, nu, ka tas varētu man patikt. Un tad vienkārši tāda sēkliņa ieliek un gaidu, kad es varēšu tiešām veltīt tam laiku. Jo es saprotu, ka arī, piemēram, es to ieplānotu, aiziet, un es nevarētu būt tur. To varētu just gan tas pasniedzējs, kas tur ir, gan es pati nevarētu atbrīvoties, iespējams. Tur ir dažādi faktori. Jā, bet tas arī ir jātrenē. Jā. Tā būšana. Man patika, kā viena mākslinieca mūsdienu tāda, man liekas, ka tā bija Luīze Kristīna Avotiņa. Jā, viņa teica vienā intervijā, ja es katru reizi, kad es gleznotu tikai tad, kad es sajūtu radošumu, tad es būtu radījusi daudz mazāk darbus un nespētu ar šo profesiju, teiksim, arī pelnīt un nodrošināt sevi. Jā, ka citreiz ir jādara un jāskatās. Bet es arī domāju, es domāju, tieši Luīzai varētu būt viegli, ka viņai ir tas fokus jau uz to radošumu. Es domāju, ka tev arī tu vari padalīties ar savu profesiju, tev jau ir tas fokus uz to. Man piemēram, kā jogas pasniedzēja, ir cits fokus, un man ļoti daudz tas paņem. Un tad tas radošums, viņš man nāk ar dažādām citām darbībām, bet lai ieplānot tādu, to radīšanu tiešām kā tādu mākslas darbu, vai tas man ir jāieplāno, bet es viņu negribu ieplānot, tā ar varu, kā saka. Jā. Man liekas, kas citreiz palīdz tādā, kad, ja tu tos materiālus, teiksim, turi sev acu priekšā. Tagad, tā kā es, piemēram, ar to kokli, es viņu viesistabā uzlieku uz meitas klavierēm, es viņu redzu. Tur man ir mapīte ar notīm, tur tas ir, un tajā brīdī pasaki sev 10 minūtes. Es paskatīšos kaut vai kaut ko atkārtošu, Jo citreiz jau mēs gribam, pret sevi es zinu, tādas gaidas, kā es tur apsēdīšos un kā viss būs. Jā, bet nav, citreiz nav, un tad tā tirgus ar sevi tur notiek, Tā realitāte ir tāda, ko es varu šajā brīdī izdarīt. Jā, bet man ļoti patika tas, ka tu arī iedevi man laiku pabūt ar šo vārdu radošums. Es priekš sevis vēl padomāju, ko tas nozīmē, kā es to redzu. Un tas, kas man atnāca domājot par šo vārdu vispār, ko tas nozīmē, un par viņu izcelsmi, vārds radošums nāk no vārda radītājs. Jā. Radīt, Cilvēku saka, ka viņš ir radības kronis. Kad, ja mēs skatāmies tādā reliģiozā fonā, kad radītājs mūs radīja pēc savas būtības, pēc sava tēla, un tad domājot par savu radošo procesu, tas arī ir tāda uzņemšanās, tā kā impulss. Kaut ko radīt caur sevi, no sevis. Un tur vienmēr ir kaut kāda tā kripatiņa nezināmā. Jā, un īstenībā tu pareizi teici, uzreiz, ja es sajūtu, kā es jūtos, kad es kaut ko radu, tā ir tāda savienošanās ar augstāku enerģiju. Ja mēs ņemam to pamatu kā par radītāju, tas ir saistīts tad ar to saslēgšanos, ar savu kaut kādu dziļāko būtību. Jā, latviešu valodā pat mums... Ja domājam par mātēm, par sievietēm, radības klēpis, radības. Jā, vai arī vispār, ka sievietes ir radītājs, arī mēs radam. Jā, un tas man tā kā ļoti uzrunāja domājot par to radīšanu, ka tas ir tāds process un ka tas nav mehāniski izdarāms. Jā. Ka tev vienmēr ir kaut kas no sevis jāiedot, jāsajūt, jāpiedzīvo. Jā, es īstenībā arī jogā to jūtu.
mēs varbūt pat pieskarāmies ar kustību terapeitu arī šajā tam, jo viņi jau arī rada tikai caur kustību. Un to es arī jūtu jogā, jā, ja es ietu tajā mehāniskajā, ka tad pazūd tā savienošanās. Un tiklīdz es atbrīvojos, palaižu to, kā ir jābūt, un ļaujos arī pasniegšanā radošumam, kad es varu, mēs varam tādu elementu ielikt, tādu, tā kā nav pareizi, nepareizi. Un uzreiz jūtu, gan tā enerģija grupai, gan man pašai tāds, tā kā, jā, nāk tāds spēks no nezinu kurienes. Tāds, kad, jā, tu jūti to, kā vadītājs vai kas tur to telpu, tu jūti to klātbūt, tu jūti, ka viss notiek tā kā tam jānotiek. Un, ja pēc čakrām, tad tā ir tāda plūsma, viegla plūsma. Tāda arī ir tā sajūta. Jā, es piekrītu arī domājot, ka tas ir par attiecībām, jā, appusējām attiecībām. Tad, kad tu kaut ko radi, iedarbojies ar to darbu, ar to procesu, ar cilvēkiem, kas ir kopā, jā, un tad, jā, protams, mēs to darām mehāniski, tad mēs varam būt šeit, bet mēs neesam attiecībās. Es pat nesen sajūtu arī ēdienu gatavošanā. Ārprāts. Tā kā man patīk gatavot, bet man tā nepatīk mehāniski gatavot. Un tā sajūta, pēc tam es pat pati negribēju to ēdienu, kur nu vēl dot citiem. Bet ir tie brīži, kad tev vienkārši nav spēka. Un man liekas, tajā brīdī jāapstādina sev un, nezinu, labāk tad aiziet paņemt, kuru kāds cilvēks ir pagatavojis to ēdienu ar citu enerģiju. Nevis vienkārši šo nemehānisku uztaisīt un tur tā sajūta ir tāda nekāda. Un tad es tagad pēdējās dienas tieši piedomāju, kā tieši pie tā gatavošanas procesa, lai es atrodu to laiku, jo man patīk, un es arī gribu dot to mīlestību un siltumu caur to ēdienu, gan sev, gan mājās klātesošiem. Un tad es tik priecīgu, ka man 2 dienas tagad izdevās ļoti apzināti gatavot, un tas ēdiens pilnīgi cita enerģija. Tā kā tagad aizgāja tāda paralēla par to, ka vispār kaut ko radīt ar savām rokām. Jā, un tas paredz elastību, spontanitāti, autentiskumu ļoti lielu. Ja, teiksim, mēs kamēr apgūstam meistarību, mēs daudz mācamies. Piemēram, kā tu stāstīji, ja tu paņem bildi, tu viņu kopē tāpat kā skolotājus. Ja, mēs skatāmies, mācamies, klausam tām vadlīnijām, bet pēc tam to savu autentisko tu pārraksti, veido no jauna. Es to arī sajūtu tajā pārzīmēšanas procesā, kad es saprotu, ka man jāiet tam cauri, lai es varētu vispār spēt kaut ko radīt no sevis. Un tad jau bija kaut kāda darbiņa, piemēram, kad tā bilde ir viena, un es pārzīmēju, es gribētu tā citādāk izdarīt, un es izdaru citādāk. Man jau liekas, wow, liels solis, uz priekšu. Jā, tas tāds. Jā, tāda rotaļāšanās un ļaušanās. Jā, un vēl padomājot par to radīšanu kā tādu, man atnāca šī atziņa domājot, ka tas iedod mums ļoti lielu brīvību, arī jaunradīt sevi katru dienu. Tas paplašinājums. Jā, nevis vienu brīdi bija ļoti stilīgi domāt tur par identitāti, par savu tur signature un kas tu tāds un kāds tu tāds. Jā, bet domājot par šo to jaunradi, kad mēs varam katru dienu radīt sevi no jauna. Tas, ko es teicu pirms pusgada, izejot kaut kādu dzīves pieredzi, ir pavisam priekš manis šodien citādāk. Un es ļauju sev tajā radošumā. Jā. Vai arī atzīt. Jā, tā es domāju, tur pirms pāris gadiem, tagad es jūtu tā, jā, tas ir. Jā. Un par tavu profesiju runājot, kā ir cilvēki ir atvērti? Es arī minēju savās pārdomās, ka es jau neesmu radošs. Ar tavu profesiju nav tā mākslas terapija, ja? Tā pareizi saucās. Jā, es esmu vizuāli plastiskais mākslas terapeits. Latvijā ir šie vairāki virzieni, un es pārstāvu to tieši, kur ir šī radošums ar tādu vizuāli plastisko mākslu. Veidot, līmēt, krāsot, mīcīt mālu, jebko radīt. Un īstenībā tur ir 2 grāvji. Viens ir tas, ka cilvēks varbūt, saka, šo es neesmu radošs.
Jā, man skolā bija divnieks, tīpaši, kad es strādāju ar senioriem, ja, kas ir skolojušies tādā padomju laikā un tā. Jā, nē, tas nav priekš manis. Un tad ir viens ceļš, ko mēs ejam, un otri atkal ir cilvēki, kas ir ļoti, ļoti radoši. Tad viņi uz to procesu jau izliek kaut kādas ekspektācijas un gaidas, ja? Kā viņiem būs jāperformē, kā es viņus vērtēšu. Tu būsi skolotājs viņiem pretī. Jā, vai ka es viņus vērtēšu. Un tad ļoti šo te jāliek akcents, kad mākslas terapijā mēs neliekam atzīmes, ka tas nav par rezultātu, ka tas ir par šo iespēju radošajā procesā iepazīt sevi, iepazīt šo grūtību, spēt viņu konteinerēt kaut kamī, spēt viņu vizualizēt. Ja, jo mākslas terapija Latvijā ir aptuveni 15 gadus, bet vispār pasaulē viņa attīstījās pēc Otrā pasaules kara. Bija tāds spēcīgs virziens, tad, kad bija šie kara veterāni, kas bija piedzīvojuši traumatisko pieredzi. Viņiem sadziedēja miesu, ja, brūces, visu tā, bet tā dvēsele palika nedziedināta, jo viņiem bija šie murgi, šīs sajūtas, tas ķermenis bija pilns ar to pieredzi. Un tas sākās, klīnikās, skats pa logu, uzzīmē savu sapni, uzzīmē savu murgu. Un tas radošais process palīdz izveidot attiecības. Tieši ar to sajūtu, ar to pieredzi, ar to neziņu, ar tām bažām, ar jebko, kas tev ir aktuāls. Nodefinēt, formulēt un arī pēc tam, kas ir ļoti vērtīgi, arī transformēt. Tu te radošumā vari ienest kaut ko. Ja tev būtu burvju, ko tu ar šo darbu darītu citu? Kā tu viņu papildinātu, kā tu viņu transformētu? Un tas notiek. Un īpaši mākslas terapija, teiksim, strādā tiem, kas ir daudz, teiksim, tādā kognitīvā, analītiskā, racionālā prātā. Kad šeit viss ir skaidrs, bet nav tās attiecības ar sirdi. Un tad tas radošais process tā kā palīdz tās attiecības izveidot. Atcerēties kaut ko, izrēģēt. Un otrs, teiksim, ja klients strādā kādu laiku, nāk terapijā tur 3 mēnešus, gadu, 3 gadus, mums uzkrājās tā bāze radošo darbu, to procesu, bildes, pats process. Un ir labi atskatīties uz tām pārmaiņām, skatu punktu maiņām un tā. Un mākslas terapijā svarīgs ir gan rezultāts, ja mēs kaut ko rādām, gan pats tas process. Jo citreiz mums nav nekas jādara. Tikai tā pieredze, iedarbojoties, piemēram, ar mālu, ja, ka tu izmīci, sajūti, piemēram, māls atgādina ļoti pieskārienu, kad viņu sasilda, jau tu vari sajust, kā tu vari pieskarties stipri, vāji, maigi, ar dusmām, ar bailēm. Ko tas tev atgādina par tavu kādu pieredzi, par kādu tavu grūtību? Jā, dziļi. Jā, liekas, kas tu tur? Vai arī tieši otrādi, ja gribēs to rezultātu, tad atkal, vai tu tiešām vari ļauties tam procesam vienkārši negaidīt neko galā? Jā, dažādi. Ja? Piemēram, ja cilvēkam ir grūtības un viņa tāda viena no pamatieskatījumiem, teiksim, ir tāda kontrole, punktualitāte, tāda grūtības būt elastīga. Man arī ir iekšā. bet es ar to, vismaz es to apzinos, un es tā pa vienam solītim izēju. Tad es tev varu, teiksim, ja tu gribi radošajā procesā šo sevi papētīt, paņem akvareli. Viņš plūst, viņš ir neparedzams. Man nav viegli ar akvareli. Tādēļ es arī, ja zīmēju, es jau to minēju, zīmēju ar zīmolu, un tad ar rapidogrāfu man liekas tāda skaidra līnija. Un tad es ar akvareli, pagaidām zīmoļi man ir atnākuši, un akvarels un vispār krāsas, tās
kas ir jau slapjās krāsās. Pie manis viņas nāk. Es ar bērniem, ja man bērns meita paprasa, tur blakus apsēsies, tad es varu. Bet es tā kā nosēžos tā kā viņas līmenī, un tam liekas, es varu. Bet ja kā man būtu, tas ir tik interesanti, tā krāsa. Jā, un tur tādi vispār, tā kā skatoties uz mūsu psihikas funkcionēšanu, kuros līmeņos, kā mēs funkcionējam, tad, protams, piemēram, es nekonfrontētu uzreiz, redzot, kad elastība ir tas, ko būtu jāattīst. Es nedotu uzreiz. Rekuņiem akvareli tagad. Jā, tad būtu barjera. Konfrontācija pārāk liela, bet pārāk liels solis uz priekšu. Kaut ko, jo es saku, nokonfrontēt cilvēku un atraut viņa brūces nav liela māksla. Jā, bet vai tu vari pēc tam tikt ar to galā? Vai viņš pēc tam tiks ar to galā? Kā tu viņu stabilizēsi, kā tu stiprināsi resursus? Īstenībā šīs nedēļas arī pieskārāmies ar citu kolēģi Daigu par to vispār, cik daudz tagad ir tā informācija, cik daudz ir speciālisti, kas atver vaļā un cik maz ir, kas māk tikt galā ar to. Un tad mēs tieši runājam, kad cilvēku var atvērt, un tad viņš nobīstās, viņam būs ļoti grūti spērt atkal to soli atpakaļ, vai arī, plus vēl arī vispār, kā viņš pēc tam funkcionē savā ikdienā. Jā, tas nav vairs par varbūt radošumu, bet tur tas, ko tu saki par to, kad tāpēc, ja mēs tā skatāmies uz cilvēka psihi, tāpēc mums ir šie aizsardzības mehānismi. Dažādām pieredzēm. Kā mēs esam mācījušies tik galā, un tādēļ terapijā arī, mākslas terapijā ir svarīgi šos mehānismus pa vienam. Pa vienam atpazīt, atvērt, jo ja mēs viņus visus tagad kā sīpoliņu noņemsim, tas cilvēks paliek kails, un viņš var sabrukt. Un kas notiek citreiz tādos ļoti stipros, intensīvās pieredzēs, kad viņš sabrūk, viņš tur izraudās, viņam tur ir histērija. It kā ir reakcija, bet tas nerisina to. Tālāk? Jā, tādēļ man ļoti saista vispār visas prakses, kas ir ar to tādu nesteidzīgumu tajā sevis izzināšanas procesā un arī savā darbā. Es redzu, kad es cenšos tā kā tu saki, tu jūti, tas cilvēks nav gatavs, tad mēs to nedodam viņam, vai arī tad dodam laiku. Un ko mēs varētu novēlēt klausītājiem arī, sev dot laiku radošumam. Nesteidzināt, vai ne? Tagad tas nav uzdevums iet rīt un glaznot, bet paskatīties, kā ir tagad, un varbūt spērt nelielu solīti uz priekšu. Jā, un būt vērīgam pret sevi un pamanīt, kādas ir tavas attiecības ar radošumu, jo viņi jau var ieaicināt savā dzīvē ļoti dažādi. Izvēlēties dažādus ceļus, uz darbu, uz vietu, neiet to pašu taciņu, jo tad esi klātesošs, tu vēro. Jā, mazliet maziņu solīt ārpus komforta zonas. Jā, rekur, kā tu stāstīji gatavošanā, pamēģināt kaut ko citu. Kā tas garšos? Apģērbā. Jā, uzvilkt kaut ko to, ko tu nekad nevelc, un paskatīties, ko tas tev. Varbūt tas arī tev atver kaut kādu tavu neiepazītu šķautni ar to radošo procesu. Jā. Paldies tev. Ņem pārlauku. Jā. Paldies tev.